Šodien pirmā lieta, ko es padomāju, bija... Cik skaists rudens. Pilnīga laime izkāp no mašīnas. Un šodien man mugurā ir? Šodien man mugurā ir suitos tapusi stilizēta kleita, lai nebūtu vienmēr pilnā uzkabē jādodas ciemos, tad tā simboliski parādīt, ja, ka tu esi no suitiem arī ikdienā. Un to kleitu, starp citu, ir darinājuši suitu amatnieki. Un saktiņa arī ir ļoti skaista. Jā, nu bez tās nevar. Bez tās nekur. Līdzdalībai ir vajadzīgs. Vēlme un mērķis. Ja nav mērķa, tad tā ir tāda darīšana pa tukšo. Saistībā ar līdzdalību es esmu sapratusi, ka... Tas nav viegli, bet tas dod milzīgu gandarījumu, kad tu redzi, ka tev ir izdevies sasniegt mērķus, kas nav tikai tavu personīgie, bet kas ir būt kopienai kopīgi. Paldies par atbildēm. Jā, Daiga, paldies, ka tu esi arī šodien šeit pie mums. Tu esi LV līdzdalības sarunās, un mēs, kā jau mūsu sarunu nosaukums arī to vēst, mēs runājam par līdzdalību. Un tad līdzdalība ir tā galvenā tēma, ko mēs gribam šķetināt. Ļoti interesanti, es varbūt gribu iesākt ar to faktu, ko droši vien, ka daudz zina, bet noteikti, ka daudz nezina. Tu pārstāv vienu no Latvijas slavenākiem viedajiem ciemiem un viedo ciemu kopienām, un tagad droši vien visi klausās un sarosās, kas tie viedie ciemi tādi ir, vai ne? Varbūt, ka tu maz drusciņās var tomēr ieskicēt, jo es domāju, ka tā ir viena no tādām tavām, teiksim, cepurēm, kā saka, ja mums katram ir dažādas cepures, tā droši vien viena no tām cepurēm, ar kurām tu ļoti daudz arī publiski parādies, ne tikai Latvijā, bet arī tava kopiena ir Eiropas līmeņa piemērs viedajos ciemos, kas ir, fantastiski. Es jūtos ārkārtīgi lepns par to, bet varbūt pastāst vairāk par šo. Jā, es esmu no Alsungas, un mēs esam viens no pirmajiem ciemiem, kas sāk ieviest viedā ciemu ideju. Un tā galvenā doma ir, ka kopiena nāk kopā un domā, kāda mēs gribam būt, ko mums vajag, kā mēs izskatīsimies, kā mēs dzīvosim pēc kaut kāda laika. Un plāno tad šos sasniedzamos rezultātus un kopā arī meklē risinājumus, kā to izdarīt. Gan sadarbībā ar pašvaldību, gan rakstot projekts, gan ieguldot brīvprātīgo darbu. Un man liekas, ka tajā visā tas pats foršākais un arī vienlaikus grūtākais ir, ka nevis kaut kāda biedrība uzraksta projekti uztaisa, bet kad cilvēki nāk un kad katrs var atrast sev kaut kādu veidu, kā piedalīties, kādam varbūt ir labs talants ieraudzīt tādas nebūšanas, kur tur kaut kādas nekārtīgas. Tas ir superīgs talants. Jā, bet kamēr tas talants ir tikai Facebookā vientulībā, ja, tā nav līdzdalība, tā ir, es nezinu kas, bet tikko tev ir cilvēks, kurš atkal zina, kam paprasīt, lai to novērš, vai kā to novērst, vai kam ir ideja, kā mēs varētu šo nepieļaut, un tad ir kāds, kurš atkal prot to izdarīt, tā jau ir komanda, tā ir kopiena, un tad katram ar tām viņu talantiem un prasmēm tur ir sava nozīme. Ja? Un tad visi viņi ir līdzdarbojušies. Bet kā tas fenomens kopiena nāk kopā? Izklausās, tā it kā normāls, nepaplašināts teikums, ja? Bet es nestādos vispār priekšā, kā jūs vispār to panākt. Tas ir spīts, vai tas ir, es nezinu, tieši otrādi kaut kādas pozitīvas emocijas, kuru dēļ. Kā jūs to dabonat gatavu, ka kopiena nāk kopā? Mums jau tā tradīcija kā kopienai suiti, ja tā ir sena tā apziņa, ka es esmu suitis un lepnums, tas varbūt kalpoja pa pamatu, ka to bija vieglāk izdarīt. Bet kādam ir jāuzņemās? Ja visi tikai runās, ka vajag nākt kopā, bet neviens nesāks to pirmo soli spērt, sasaukt kopā, tad arī nekas nenotiks. Ja? Un mēs, kad sākām, tas jau nebija tā uzreiz, kopiena sanāca, un tagad viss notikās. Ja. Mēs pirmajā reizē atnācām 8 cilvēki, un tad runājām, ko es gribu, kāpēc es vispār esmu, kādas varbūt manas tās vēlmes redzēt, un ko es varu citiem palīdzēt, kādas manas prasmes, mani resursi. Un tā mums tapa pirmie 2 kopīgie pasākumi. Viens bija burkānu
burkānu festivāls visu gadu garumā, kad mēs kopīgi mācījāmies sēt burkānus, ravējām, un tad mums tāpa burkānu zaptes, kas tagad ir godalgotas. Ja. Katram bija kaut kāda sava vēlme, visiem kopā mēs tos suitu brunčus, to oranžo krāsu un sklandraušus varbūt mēģinājām pacelt nākamajā pakāpē. Un otrs bija boksa sacensības, kur boks klubs Pērkonis bija tikko iegādājušies boksa ringu. Viņiem vajadzēja taisīt sacensības, kas jau ir attiecīgi federācijas kalendārā. Un kur viņi visi gulēs, mums taču Alsungā nav kur gulēt. Un tad mums tur tapa uzreiz hostelis jau vieniem bidē, ka mēs varētu pamēģināt tādā veidā biznesu. Un tad, ko viņi ēdīs, taču mums te ir vietēji ēdinātāji. Un kā mēs varam būt tādi pašpietiekami un gan sevi parādīt, gan citiem sagādāt prieku, gan ar to arī nopelnīt iztikšanai. Un kur ir tas noslēpums, kā kopienā, kurā ir šarpi cilvēki, kas zina, ko viņi grib, kā jūs varat nevis nogalināt viens otru, bet virzīties uz kopīgu fokusu? Kas ir kas varbūt ir tas piegājiens vai tā atslēga, kā jums tas ir izdevies? Jā, suiti, kas ir raksturīgs suitiem, ne tikai tie smukie tērpi, bet ka suiti katoļi. Un, tomēr Bībele mums māca mīl savu tuvāko kā sevi pašu. Ja? Un tad, kad mēs paskatāmies, lai kāds mums katram nebūtu raksturiņš, ja? Mēs visi degam pa vienu lietu. Un tad nošķiram šīs lietas, kad tu man tur un tad tur kaut ko, to mēs risināsim pēc tam, bet šeit mēs esam tagad kopā, tāpēc, ka mēs gribam nākotni labāku. Un tad tam, kurš uzņemās to līderību, tam ir īpaši jāmīl tie tuvākie kā sevi pašu. Un jāsaprot, ka tie dažādie raksturi, un viņi tādi ir. Un tāpēc tik interesanti dzīvot, ja? un izmantot to kā spēku, ka mēs esam tik dažādi, un ka ir tas šarpums, un ir idejas, un ir čīkstētāji, un ir darītāji. Kā katram saprast, ka viņš tur ir īstajā vietā, īstais cilvēks. Ja, tad, kad mēs sākam, mēs tiešām spēkus. Ja? Viņš jau tikai tur vienmēr, tas jau tur nekad neko nedara, tikai muldu un tā. Ja? Mēs iztērējam visu savu laiku un spēku uz šito te runāšanu un utu meklēšanu cita kažokā, tā vietā, lai mēs kaut ko izdarītu iedzīgā. Tā kā, un tas jāmācās, tas tā, reti kuram tā iedzimts. Es arī sev paskatos gadu gaitā. Vēl tagad es sev pieķeru, kad paga. Ja vēl celpa aizskēr līdz 10. Jā, lai kāds viņš būtu, ko citu pa viņu teiktu, te viņš kaut ko slikti izdarīs. Nē, viņš ir atnācis, viņš grib piedalīties. Kas varbūt var ieskicēt, jo tu jau minēji kādus piemērus, kas tie praktiskie risinājumi, ko jūs kā kopiena esat pa visiem šiem gadiem ieviesuši, atrisinājuši? Tātad, zināt, tas politiķu triks vecais, kur ir problēma, kur ir atrisinājums, nofotografējām, ielikām, viss izdarīts. Bet tev droši vien arī tāds saraksts galvā visticamāk ir, un tas saraksts droši vien ir garš, bet varbūt tādas interesantākās lietas tur pieminēt, kuras arī varbūt cilvēki, kur varbūt nav bijuši nekad Alsungā, vai varbūt ir bijuši, bet braukuši cauri, nākamreiz tagad noskatīsies mūsu Tu esi LV sarunas un domās, kur šitā vieta, es atceros, jo Daiga par to stāstīja. Jā, te vienmēr, kad runājam jūs, ja ne, kas ir tie jūs, tā nav ne biedrība, ne es kā cilvēks, tas ir kopdarbs. Pašvaldībai mums ir pār pa 20 biedrībām, no kurām ap 13 ir aktīvas, kuras arī iesaistās. Tas ir mūsu kopdarbs, kur katrs ir pielicis roku. Un, man liekas, tas nozīmīgākais ir, ka mēs kā suiti esam pazīstami un mēs ar to lepojamies un citi novērtē, ka mēs esam šo vērtīgu saglabājuši. Otrs, ka mēs esam iemācījušies par šiem gadiem darīt lietas kopā. Un tā kā neiet to ceļu, kāds teica, ka kādam ir jādara, bet neviens neizdarīja. Bet tad iemācījušies katrs to lomu atraduši, ka mēs daram. Ja mēs tā paņemam ļoti praktiski, kas ir pēdējos gados tāds izdarīts, ka mēs varam teikt, ka mums ir, atnāc un apskaties. Tad viena lieta ir suitu tirgus, kuru mums izdevās apstādināt to milzīgo plūsmu, kas iet cauri uz Pāvilostu visās brīvdienās,
ka viņi var apstāties, un tad izrādās, ka Alsungā nav tikai viena iela, un ka viss smukums ir pa paralēlo ielu. Bet šeit ir suitu tirgus ar amatniekiem un mairažotājiem. Tad arī ir izdevies vairākas vietas sakārtot. Piemēram, pie kultūras nama mums ir tāda kopā būšanas vieta, kur tur var nākt vakaros uz randiņiem gaismiņas deg, un svētdienās, kad ir tirgus, paēst zupu, un ja ir kādas nometnes, tad tur visiem atkal ir, kur darboties. Tāpat, teiksim, piknika vieta Ziedlejā, un tad mums tur tāds skaisto skatu baudīšanas stūrītis, kur bērniem ir rūķu mājiņas sataisīts, tāda feju valstība. Un tad vēl pirms tam uz 100 gadu bija vietējie dārznieki entuziasti ar pašvaldības palīdzību uztaisījuši pie amata mājas ļoti skaistu dobi, suitu jostu. Un pie kultūras nama tai jostai ir noslēgums, kur ir suitas sakti. Ja mēs tā paskatāmies, tad, man liekas, nav tāds cilvēks, kas Alsungā nebūtu pielicis roku, lai šī vieta kļūtu skaistāk, lai mums tur būtu pašiem labāk dzīvot un lai viesiem prieks. Tā kā es tā varētu skaitīt, un zinu jau, ka pēc tam kāds teikt, ko viņa to teica, to jau viņa nedarīja, to jau mēs. Bet es uz to vienmēr skatos, ka katram ir tā sava interese, bet mēs visi kopā veidojam to vietu. Un tāpēc mēs arī sanācām kopā un no februāra strādājām gan visi kopā, gan mazākās darba grupās. Mums ir tā vīzija nākamajiem 50 gadiem. 50? Ne 50, pateicos. Pieņemsim līdz 50 gadiem. Mēs tā ļoti skaidri nenodefinējām, bet tā apmēram padomājot, 50 gadi. Es cerams, ka vēl būšu pensijā. bet šis ir fantastiski. Varbūt, ka tiešām vajadzētu skatīties uz lietām tādā ilgtermiņa griezumā, vai ne, ka mēs ļoti bieži skatāmies, tur kaut ko nākam, bet kas tad zinās vispār, kas nākamnedēļ būs, ja? Bet, ka mēs skatāmies tādā ilgtermiņā. Jā, un vispār tevī klausoties, nav, tāda sajūta, ka vismā nav tik slikti dzīvot tajos Latvijas tādos kaut kādos mazos nostūrīšos. Pasties, ja cilvēki atmet savu to egocentrismu, kā jūs esat to spējuši izdarīt, un visu cieņu jums par to, ka patiesībā ir baigi labi. Tur ir puķa domas, tur ir skati, tur ir lampiņas, tur ir skaista vide, kurā tu vari dzīvot. Vienkārši wow! Bet lūdzu atceramies, ka Alsunga nav nekāds nostūrs. Tas ir tā kā pirmkārt viedais ciems, un otrām kārtām ne tikai viedais ciems Latvijas kontekstā, bet arī Eiropas mērogā. Vai ne? Tā ir īstenībā, kā mēs teikt tautas valodā, ļoti krūta vieta. Bet Daiga, varbūt, ka tu vari paraksturot, kā tev ir bijušas arī starptautiskās sadarbības un pieredzes, jūs jau vairākus gadus esat tā kā Eiropas viedo ciemu tīklā un dažādos pasākumos. Kā tur tā jūsu kopiena izskatās un kā vispār tā Latvijas līdzdalības kultūra, piemēri un tas kā mēs līdzdarbojamies, izskatās tādā Eiropas kontekstā? Latvijā mēs esam traki sasparojušies, būt pa viedajiem ciemiem, tas ir labi. Un mēs neesam vairs vienīgie, un ir tik daudz labi piemēri, ko paskatīties, kaut vai mums te pat apkārt. Jūrkalna ir sasparojusies un nolikusi sev mērķi, ka viņi grib kļūt vēl viedāki nekā viņi ir. Un tepat, kas tur iznāk Ūžava, Ugāle uz to pusi, un Vārme tepat Kuldīgā arī šogad dabūja titulu, ka ir viedais ciems. Tas man ir milzīgs gandarījums, jo Eiropā tā kustība diezgan sen, bet mēs arī nevaram, ka visā Eiropā. Teiksim, Somijā viņi jau vairāk kā 10 gadus šo ten veicina, ka kopienas domā par sevi, un tur ir ļoti interesanti piemēri. Bet, ja pabrauc tā pa Eiropu, ļoti dažādi. Ja. Ja mēs esam orientēti domāt kopā, bet biznesu taisam katrs atsevišķi, mēs vairāk domājam, kā mēs varam sekmēt, lai katram te būtu iespēja to biznesu taisīt, maksāt godīgi nodokļus, un tad mums visiem būtu labāk. Tad Eiropā ir daudz tādu ciemi, kur viņi veido kopīgu biznesu, teiksim, alternatīvo enerģiju, un tad apgādās sevi vai taisa kaut kādu veco ļaužu pansionātu, kas pieder kopienai. Tā kā viedās siltumnīcas, ja, kas varbūt pieder kādam individuāli, bet visa kopiena tur strādā. Ja. Tā kā,
tās idejas un tie piemēri ļoti dažādi, bet jāsaprot, ka viedais ciems tas nav kaut kāds standarts checklists. Mums ir viedā siltumnīca, viedās lampas un vēl kaut kas. Ja. Tas ir vēlams saistīts ar tehnoloģiju. Jā, internetā. Tehnoloģijas ir tikai līdzeklis. Ja tas pirmais ir, ka mēs sanākam kopā un vispār saprotam, kādi mēs gribam būt, kā mēs gribam redzēt šo vietu un sevi tajā vietā. Un tad domājam, kas ir mūsu spēkos, ko mēs varam izdarīt. Tas nav tikai praktiski tur uztaisīt soliņu vai kaut ko. Varbūt mums ir kādam talants, kurš var iet lobēt tur politiskas līmenī augstāk. Varbūt kāds labi nodarbojās ar mārketingu, var veidot to tēlu, ja tas varbūt ir par turismu. Bet ka mēs saprotam, kas tas ir mums. Ja? Jo man kādreiz tā liekas, vai tiešām Latvijā neko nevar izdomāt jaunu. Ja es atceros, pirmais kaut kāds Tarzāns, tur tīkla parks, ja? Tad visas turien brauca. Es atceros, veidu savu jaunāko vai vecāko meitu. Tagad nav vairs nekur jāved, paskaties, visur tā sasniedzamā attālumā. Bet mēs jau to konkurējam paši ar sevi. Vai mums vajag konkurēt ar sevi? Mums vajag atrast to unikālo, kas mums ir katram, kas dod tai mūsu vietai kaut kādu pienesumu. Ok, lai ir tiem citiem. Mēs varam iedvesmoties, kāpēc mums patīk, ka viņiem tas ir. Kāpēc mēs gribam, lai mums arī tas ir. Mums vajag copy-paste pārnest, vai mēs saprotam to ideju, kāpēc mums patīk, ka viņiem kaut kas ir, un saprotam, kā pie mums tas izpaudīsies. Tāds, jā, tas ir, kad reizies par kaut ko uzcepos, tad par to mums nav tas un tas. Bet vai mums vajag? Ko tas mums dos, ja mums tas būs? Taisnība, jā. Visas nelaimes sāks no salīdzināšanas. Bet, Daiga, tiešām es piekrītu absolūti Helēnai, tātad izklausās, ka viss nav slikti, jā, jo mēs īstenībā, diemžēl, mēs kaut kā arī šajās līdzdalības sarunās runājam ļoti daudz par problēmām un tā. Bet varbūt tomēr, kas tomēr ir tās problēmas, ko tu redzi, vai mums ir, negribās teikt, ka šis mums ir slikti, bet ir skaidrs, ka, protams, mēs ļoti iespējams, mums ir ļoti dažādi šie ātrumi, kā dažādas kopienas tīri līdzdalībā, ja, ko varētu uzlabot? Performē vai vispār kāda ir tā līdzdalības vidi, jā, ko varētu uzlabot. Jā, bet ko tu redzi, kas tomēr ir tie izaicinājumi joprojām mums Latvijā, jo es saku, tu tā kā, tomēr redzi arī, tu esi diezgan daudz tiešā kontaktā ar citām kopienām un redzi varbūt arī tos procesus mazliet plašāk. Tas izaicinājums ir to līdzdalību noturēt pēc tam, kad pāriet tā pirmā eiforija. Kad medus mēnesis pāriet, kad mēs tagad sanācām, izdarījām. Ja? Un tas nav 1 gada vai 3 gada projekts, tas ir visa atlikušā mūža projekts. Un tā kā saprast to, ka ja kādreiz projekti mūs spiež uz to inovāciju rādīt vajag un redz, ko tad mūsu televīzijā parāda, jo mums vienīgajiem tas ir. Bet ne jau par to ir stāsts. Ja. Tas ir kā varbūt stimuls, jā, ka mēs esam īpaši, ka tas apliecina, ka mums sanāca, bet stāsts ir par to, vai tu spēsi to tempu turēt ilgtermiņā un ka tas rezultāts nebūs tā, ka pēc gada būs. Ja mēs nolēmjam, ka mēs gribam, lai mums vismaz nesamazinās iedzīvotāju skaits, un mēs domājam, to nevar panākt nevienā, ne 2 gados. Ja mēs neesam, piemēram, Pierīga, ja, kur mēs varam kaut ko izdomāt, bet pats par sevi tas process notiks, jo visi nāk ārā no Rīgas. Ja. Tad tā otra ir pacietība. Pacietība sadarbojoties ar pašvaldību, jo arī pašvaldība mācās un pašvaldība grib, lai būtu līdzdalība. Bet mēs bieži vien katrs savādāk saprotam. Ja? Dažreiz arī ciems aiziet, un tad viņam liekas, mēs tagad izdomājām, pateiksim, tagad pašvaldībai ir jādara. Ja. Un rīt 12. būs viss. Jā, bet pašvaldība arī ir savas funkcijas, plānu, viņi arī ilgtermiņā plāno, un tāpēc arī tomēr arī jāmācās, tā būtu trešā lieta, to, kā funkcionē visa sistēma, kad ir svarīgi izlasīt tos plānošanas dokumentus, doties uz tām apspriešanām, uzrakstīt, ja, un tas aizņem laiku. Tas vienmēr aizņem laiku, bet ja tu neesi pateicis pašvaldībai, ko tu vēlies, kā tad viņa to var zināt? Un tad, kad viņi visi ir jāpaprasa, taču mums taču ir pilni, mums taču te kaudzēm saražot visādi. Pagaid, bet pašvaldība jau prasa.
Viņa īsti, cits jautājums, mums visādi sīkumi. Jā. Ir apspriešana 2:03 dienā. Piedodiet, visi cilvēki strādā. Kā viņi var aiziet 2:03 dienā uz sabiedrisko apspriešanu? Kā paņemot atvaļinājumu un iet uz sabiedrisko? Man kā pašvaldības klērkam, tu zini, ir līdz, es tā kā 5 beidzu, man ir tur privātā dzīve, bērns no bērndārs jāsāc un tā tālāk. Bet visādi citādi, pašvaldība, bet mums viņiem jāpasaka ir. Ziniet, kā mēs ļoti gribētu, bet nevaram. Viņi saka, mēs arī nevaram, mums arī ģimenes mājās ir. Ja? Tad ir tas otrs veids, to var rakstīt. Tāpēc jau ir tās dažādās iespējas, un tu vari runāt un teikt, ka mēs gribētu, mums te kopienā interesē. Vai mēs nevarētu tomēr iedot citu laiku. Ja? Un tā sarunāšanās arī ļoti jāmācās. Ja? Jo mēs visi esam par vienu mērķi, lai mums šeit, šajā pašvaldībā, šajā ciemā, šajā pagastā būtu labāk dzīvot. Un tikko mēs ejam ar kara cirviem, jo jūs tie sliktie, jūs mūs tagad negribat saprast, tad otrai pusē uzreiz bruņas pretī, ja? Normāli kara stāvoklī. Tā kā, paskatīties uz to, ka mēs visi esam cilvēki, jā, mēs katrs darām savu darbu, un ja mēs gribam tam otram palīdzēt izdarīt labāk viņa darba, mums ir jāpasaka, kā mēs vēlamies. Ja? Kā mēs saredzam, mēs varētu izdarīt to, vai jūs varētu izdarīt to, un tad mums kopā sanāks. Bet kā tu domā, Daiga, ļoti interesanti, vai šeit tomēr nav stāsts par to, tu tieši minēji, mums it kā visiem ir viens mērķis, mēs gribam dzīvot labāk, ja? Vienalga tajā vietā, kur mēs esam, bet vai tomēr nav tas stāsts par to, ka tās izpratnes, ko tas īsti nozīmē, vai kā tur nokļūt, ir, tā kā reizēm ļoti atšķirīgs, un tas ir tas arī šis, teiksim, šķelšanās un domstarpība iemesls ļoti bieži. Es nezinu, ņemsim kaut kādu ēku vai būvi, ja? Un ko nozīmē, piemēram, skaista ēka vai būvē skaista istaba, kā iekārtot skaistu istabu. Un vienam tas ir, es nezinu, sienas sarkanā krāsā, vienam sienas baltā krāsā, un tas, kuram patīk sarkanā, viņš baltās sienas ir vienkārši šausmīgas, ja, un es negribu šito segumu, un taču no šitiem tur koku logiem vējš pūtīs cauri, un jūs ko es gribu? Tas ir tāds piemērs, kā mēs ļoti bieži runājam. Es pateikšu, kā to atrisināt, uz šī paša piemēra. Tad mēs tik tālu runājam, pieaicinām varbūt dizaineru palīgā, kamēr tu saproti, ka sarkanai krāsai ir vairāk toņi, ka varbūt mēs varam atrast to toni, kurš mums patīk abiem. Ja? Bet tā ir runāšana. Nevis informēšana vienvirzienas stāsts. Es pasaku, ja te būs, nāciet, vai notiks šāda, vai jūs varat iesniegt tos priekšlikumus. Bet cilvēkiem taču vajadzētu sekot līdzi, kas notiek. Pat es, kas, man jau ir savi paradumi, kā es non-stopā gandrīz vai sēžu Facebookā, kad es nestrādāju, lai spētu izsekot visam, kas notiek, un pat es to nespēju. Ja. Ja mēs gribam, vienalga, vai tā ir pašvaldība, vai biedrība kaut ko grib, vai kaut kāda iedzīvotāja grupa, ir jāsaprot, ka citi nav piedalījušies tajā diskusijā, viņi nezina, kas ir tavā galvā. Ja? Tas, ka tu parunāji ar kādu, kāds parunāja ar kādu, ziniet, tā doma tur pa tiem līkločiem pārveidojās, ja, no pozitīvas jau par negatīvu, ir pašiem jāstāst, jāizmanto dažādi kanāli, un arī tad visi nezinās. Tā, diemžēl, ir pie tās pārbagātības, tāpēc saku pacietību, vēlreiz pacietību. Bet tikko mēs paņemam kaujas cirvis, ja, tā pretī būs kāds vai arī ar cirviem vai bruņām. Ja mēs nerunāsim, ja. Kā tu tiec galā, kā tu tiec tātad visu laiku tātad pacietību, tu jau kaut kā šo enerģiju tā kā sevī tā kā apturi, ja, kā tu viņu izlādē? Savā dzīvē, tīri personiski. Es vienkārši izdaru kaut ko, kas nevienam nekaitē. Nav jācīnās. Ja es esmu iedomājusies, ka te būs skaists soliņš, ja, tad es, un citiem liekas, ka, priekš kam soliņu? Varbūt labāk tur kaut ko citu darīsim. Ja. Strūklaku. Jā, bet tad ir viens variants, ka mēs diskutējam, ko tad mēs kur daram. Vai otrs variants, ok, mēs izdiskutēsim, darīsim to, bet nevienam nebija nekas pretī tam soliņam. Ne? Viņi vienkārši kaut ko citu gribēja vairāk, bet man to soliņu gribās. Ja? Un es viņu uztaisu. Aha.
Tas kā piemērs, neesam vienu soliņu uztaisījusi. Es neprotu. Es domāju, tiešām, jo pacietība tiešām prasa atkal citu kaut kādu veidu izlādi, jo cik ilgi cilvēks var būt pacietīgs, jo ja viņš šo te pacietību sevī uzkrāja, tad vienā brīdī notiek eksplozija, kas atkal nevienam nav labi. Nejauc tagad pacietību ar, nezinu, padošanos vai kaut kā tā. Pacietība ir vienkārši, ka tu saproti, es kādreiz, kad students mācu, tad es viņiem saku, topošos skolotājs, viņi saka, bērns nav vainīgs, ka viņam tādi vecāki. Pacietība, vēlreiz pacietība. Tāpat par mani kāds varētu pateikt, kas tad viņa audzināja, ja viņas vecāki, viņa jau nav vainīga, viņai tāda vecāka, un tā mēs varam pastīties. Un tas palīdz. Tas palīdz, tu saproti, Mēs esam atraduši pacietības recepti. Jā, bet pacietība tas nav tā, ka tu ļauj sev kāpt uz galvas, abižot vai tam līdzīgi. Pacietība ir vienkārši, tu saproti, ka katrs cilvēks aug un mācās citos tempos. Ja? Un tas, kas tev ir skaidrs no pirmā acu uzmetiena, citam varbūt vajadzēs gadu, ja? Bet viņam to gadu vajadzēs mācoties. Bet ja neviens viņam to nepalīdzēs ieraudzīt, iemācīties, tad viņam arī pēc 10 gadiem nekas nebūs skaidrs. Tas tāpat ar to līdzdalību. Man patīk tie cilvēki, kas ierauga visādas problēmas, un tad viņi ieraksta Facebookā, neietago nevienu, un tad viņiem liekas, ka viss atrisināsies pats par sevi. Bet tad arī šādiem cilvēkiem var, kad tu redzi, ka viņš ir gatavs risināt, viņš redz, tad viņam var pieiet un izstāstīt, klausies. Kad tu ieraugi nākošreiz, Facebookā tur var tā un tā izdarīt. Un tad tur, teiksim, tā iestāde redzēs, ja? Vai zini kā, ja tu gribi, lai pašvaldība kaut ko tev atbild, tad uzrakst viņai vēstuli. Un tad viņi būs spiest tev atbildēt un paskaidrot, kāpēc viņi to darīs vai nedarīs. Ja? Un tad tu sapratīsi, kāpēc, un tu vari padomāt. Ja? Jo kamēr mēs tā kā vāramies paši savā sulā, mums aug tā dusma, un visi tur slikti, un neviens man nesaprot, un tur tie nestrādā, tikmēr nevarēs neko nerisinām. Ja? Ar to es negribu teikt, ka mums tagad vajag, lai viss plūst un gan jau, ja? Tā komunikācija vajadzīga. Mums ir jārunā, bet jārunā tādā veidā, ka mēs varam dabūt atbildi un sākt sarunu. Un tad jau tās lietas atrisinās. Un bieži vien, kad man arī kaut ko gribās un vajag, un tad es sāku runāt, un es saprotu, vispār es nebiju padomājis. Nevajag šito, nevajag, jā. Tas entuziasms, tev ir ideja, tu gribi iet un darīt, jā. Un parunājies ar citiem gudriem cilvēkiem, kuri tev nobremzē un iedod citu skatījumu. Okay. Tas ir ļoti, ļoti interesanti, ko tu saki. Vispār šī saruna ir super interesanta. Es vienkārši varu padalīties. Es atceros no savas pieredzes arī par kaut kādām problēmām tieši pašvaldības kontekstā, ko tu redzi, un tev liekas, ka ir svarīgi, kā tu to uzraksti. Un es tagoju, ja? Es šito jogu zinu, es tur satagoju, ja, visus, ko es zinu, kas tur ir atbildīgi par šito lietu, kas arī tur... Zini kā, un tad kaut kādā brīdī es sapratu, bet ja es šitā turpināšu, tur nezinu, pa vienai šitādai ziņai, tur nezinu, nedēļā vai reiz 2 nedēļās, tad, protams, tas atkal tas trakais tur kaut ko tā kā, tur ir sarakstījis. Un tad es tā sapratu, ka bišķi ir arī jānobalansē, respektīvi, cik vispār, kuri ir tie momenti, kad tiešām tu tā kā raksti un baigi tago, un kuri varbūt ir brīži, kur savādāk kaut kā tieši tā, ka tu saki risināt. Paņem telefonu piezvani vai paņem uzrakst vēstuli vai, teiksim, pasaki kādam, varbūt jūs šito gribat tā kā pabīdīt un parisināt, jo tiešām, man liekas, ka arī svarīgi ir mums drusciņās nepārvērsties par to, ciema trako, ja, kurš visu laiku tikai tur kliedz un ķērts un viss stago, un tad jau tu pasties, kalš, nē, tur notiek kaut kas traks. Tad, kad man rodās vēlme, es domāju, es vienmēr atsaucu, nedari citam to, ko tu negribi, lai izdara tev, ja, vai, tā kā mīli satuvāko kā sevi pašu. Ja. Un kā es justos, ja šitā tā izdarīt? Jo visbiežāk jau ne jau aiz ļaunprātības cilvēki dara. Īpaši, ka es pastos, kas tagad notiek, visi ir pārstrādājušies, jo vienkārši nav cilvēki, kas būtu gatavi strādāt. Mums nav naudas, ka mēs varētu maksāt vairāk, ja varētu maksāt vairāk, vienalga nebūtu tie cilvēki. Viņš no citas jomas atnāk šeit un tur atkal rastos problēmas. Tad es vienmēr domāju, es gribu, lai tas tiek atrisināts, vai es gribu vienkārši izlikt savu kaut kādu emociju. Ja es gribu, lai tas tiek atrisināts, tad es domāju, vai tā ietegošana būs tas labākais veids. Ja? Varbūt, ja es redzu, ka visu laiku ir problēmas, vajag aiziet parunāties.
Jo nevienmēr ietegošana nozīmē, ka cilvēks izlasa, jo ne jau visi prot tik labi, kā mēs ar to Facebook apieties. Citi viņu varbūt aplusina un pat nezinu, kur tur parādās tās ziņas, ka viņš ir ietegots. Ja? Gala beigās varbūt dzīve ir pārāk īsa, lai reaģētu uz katru tagu, kas mums parādās sociālajos tīklos. Jā, īpaši ir tāds trakais pils. Ciem trakais. Katru dienu kaut ko. Nē, es varu atzīties, es no šīs lomas tā kā ļoti apzināti atteicos. Es ceru, ka es neesmu ciema trakais, bet nekad jau nevar. Bet vajag katrā ciemā tādu, to trako. Jo ja mēs visi tā plūdīsim, tad arī pazūd tas tonus, jo arī to nevar ļaut. Ja tu ļauj kaut ko vienu lietu neizdarīt, kaut ko otru neizdarīt, kaut ko trešu un skaties jau vairs nav forši dzīvot. Ja? Tā kā tas vairāk, man tas piemērs bija, kā tu risini? Iedomājies, ka tu kaut ko neizdarīji, kaut ko, un tad tev visi metās Facebookā virsū. Un jautājums, kāpēc to neizdarīji, varbūt tu nepamanīji, varbūt tev bija daudz darba, vai tad tāpēc vajag uzreiz nozākāt pa Facebooku, tad paņem un piezvanu, saka, nevis tu tur neesi izdarījis, bet klausies, es skatos, ka tur kaut kas, nezinu, vai tev kāds jau pateica, bet es tev drošības pēc pateikšu. Bet fantastiski, konstruktīvi, ja viss šitā notika. Šī, man liekas, tāda mums tomēr ļoti, ļoti pozitīva saruna. Mēs arī parunājam mazliet gan par izaicinājumu problēmām, bet arī labajām lietām. Tā kā tiešām, paldies tev. Varbūt ir kaut kas vēl, ko tu gribi pievienot visam šim, jau visām praktiskajām lietām, idejām, ieteikumiem, kas skanēja no tevis? Jā, es domāju, ka daudz klausoties šo ten jau tagad ir gatavi celties un iet saukt kopā kopienu. To vajag darīt. Jā, lai, zin kā, ceļš uz zeli bruģēts labiem nodomiem ir, ja? Kamēr tik tie labie nodomi tavā galvā ir, tikmēr jau nekas nenotiek. Celies un aizej un izdari. Ejam. Jā, tieši tā. Jāceļās. Paldies par iedvesmu. Vispirms. Paldies par iedvesmu un uzvedzēšanos. Daigi, liels paldies tev, ka tu šodien biji ar mums. Un tad, veiksim darbos. Paldies jums.